Let us also say together a prayer of the day. O God, from you come all holy desires, all good counsels, and all just works. Give to us, your servants, that peace which the world can give, that our hearts may be set to obey your commandments through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies un uzklausīsim svēto rakstu vārdus. Svētīgs ir cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. The first reading is from the prophet Micah, chapter 6. With what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of olive oil? He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Otrais lasījums ir no apostoļa Pāvila grāmatas, pirmās vēstules Tesaloniešiem. Esiet vienmēr priecīgi, lūdziet Dievu bez mitēšanās, par visu pateicoties Dievam. Tieši to Dievs grib no jums Jēzu Kristu. Neapslāpējiet garu, nenonieciniet pravietošanu, pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. No jebkāda ļaunuma atturaties. Pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā, un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinājums ir uzticams, viņš arī darīs. Āmen. Aicinu mūs piecelties un uzklausīt evaņģēlija vārdus, kas šodien ir no Jēzus Kalnas prediķa Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, kur Jēzus saka, jūs esat zemes sāls. Ja sāls kļūs nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā nedara vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekļa iededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Un tad tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Āmen. Un mēs apsēdīsimies, pārdomāsim un dziedāsim 214. dziesmu Tavs vārds, man kāju spīdeklis.
Žēlastība jums un miers no Dieva un Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kungs Dievs, mēs lūdzam, nāc pie mums ar saviem vārdiem, sveitī savus vārdus pie mums, jo tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Šodien mēs lasījām daudz labus vārdus un pamudinājumus. Un īpaši no apustuļa Pāvila bija vairāki tādi labi mudinājumi, uz ko viņš mūs aicina, bet es gribētu izcelt vienu no šiem teikumiem, ko mēs lasījām vēstulē. Kad Pāvils raksta, pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. Un īpaši uzsvars uz vārdu labs, kas ir tik ļoti zināms un labs vārds. Un vispirms tātad tas ir aicinājums nevis izvairīties no kaut kā, bet pārbaudīt un paturēt. Ko pārbaudīt? To, ko pasaule mūsu dzīvē noliek mūsu priekšā tik dažādos veidos. Ko paturēt? To, kas ir labs. Tas šķiet ļoti vienkāršs un labs padoms, bet uz ko tas mūs rosina un kādas domas tas mūs var pavērt mums? Ja mēs lūkojamies jaunajā derībā, tad, lai apzīmētu labo, tika lietoti divi seno grieķu valodas vārdi – agathos un kalos. Agathos vairāk nozīmē labu kā kvalitāti, ka ir kāda laba un derīga lieta. Arī tur ir norāde uz labu rīcību. Bet, ja mēs atceramies, ko mēs šodien lasījām Kalnas prediķī, tad man nāk prātā sāls, ar ko arī Jēzus grib mūs salīdzināt. Sāls ir tā, kas saglabā lietas, jeb ēdienus, piemēram, kas ir iesālīti, derīgus ilgāku laiku un arī piedod garšu, un tā arī zināma kvalitāte. Savukārt, šeit minētajā Pāvila pantā pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, ir lietots otrs vārds kalos, kas vairāk norāda uz to, kas ir pievilcīgs, skaists un cēls. Jebkurā gadījumā mūsdienu cilvēkam ir labi ieklausīties šajās senās pasaules atziņās, vai tās būtu Bībeles labais padoms no vecās derības, ka cilvēki tev ir sacīts, kas ir labs, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt Dievu priekšā. Vai no antīkās Grieķu pasaules tur bija tāds padoms meklēt to, kas ir labs, patiess un skaists. Un es domāju, ka šiem padomiem ir tāda mūžīga un nepārējoša vērtība arī mūsu laikmetā. Jo, kā piemēram ir teicis manis iemīļotais teologs Klaivs Luis, viss, kas nav mūžīgs, ir mūžam novecojis. All that is not eternal is eternally out of date. Bet līdzīgas domas mēs atrodam arī Bībelē. Piemēram, Jēkaba vēstulē ir teikts, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Tātad tas ir viens apsolījums un mierinājums, ka viss labais nebūs tāds mainīgs un nepāries, bet viss, kas ir patiešām labs, paliks pie mūsu Tēva. Un arī mēs uz to varam cerēt, ja paši paliekam pie viņa. Savukārt laiks, kurā mēs dzīvojam, ir ļoti mainīgs un ar dažādiem satricinājumiem. Tam tiek piemēroti dažādi vārdi, kā postmodernais laikmets, pēc faktu vai pēc patiesības laikmets, lai gan patiesībā jau
patiesība nekur nav palikusi. Tikai daudziem tā ir kļuvusi relatīva, un daudzi to skatās it kā no malas un grib tikai domāt par savu patiesību, kas būtu tikai man. Tomēr, ja domājam par tādu labo vērtību kā patiesība, tad centīsimies nenonākt aiz vai pēc patiesības un nedomāsim tikai par to, ka katram ir sava patiesība, bet mēs dzīvojam kopīgā pasaulē, kur mēs kopā tiecamies pēc labā, un ja pat ja mums ir dažādas pieredzes, mēs tomēr sagaidām, kā arī citi cilvēki sapratīs to, kas ir labs mūsu attiecībās, un mēs taču sagaidām, ka ja mēs darīsim citiem labu, tad mēs ceram, ka citi ar to arī mums atdarīs. Un tik tiešām Pāvila sludinātais princips pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs, ir pielietojams daudzās jomās, gan reliģiju dialogā, gan kristietības miedarbībā ar dažādām kultūrām un to mantojumu, un arī ar mūsu latviešu kultūru, jo es esmu pārliecināts, ka mums kā kristiešiem arī attiecībā uz latviešu kultūru, folkloru, tautas dziesmām, mēs varam teikt tieši to pašu. Pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Un ir tiešām ļoti daudz laba, ko mēs varam atrast. Un, piemēram, mācīties no tautas dziesmas. Visi man labi ļaudis, kad es pati laba biju. Visi man naidinieki, kad es naida cēlājiņa. Un arī pati latviešu valoda mūs mudina uz pārdomām, kas ir labais, jo ir tik daudz labi un vērtīgi vārdi. Un šodien mēs īpaši varam pārdomāt tādus vārdus kā labestība, labsirdība, labvēlība, labprātība. Vai pat jaunā Bībeles tulkojumā, ja jūs atceraties to skaisto vietu, kur apostols Pāvils runā par mīlestību. Un tas biežāk zināmais tulkojums saka, tas ir 1. Korintiešu 13. nodaļa, mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā nelielās. Vai jaunā tulkojumā mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga. Un vienmēr mēs varam uzdot arī sev šo jautājumu. Vai tāda ir arī mana mīlestība un mana attieksme? Vai tā ir labvēlīga, kas pieņem, protams, ka otrs cilvēks ir citādāks, ar citu pieredzi vai ar citu attieksmi? Bet jautājums, vai no savas puses es esmu labvēlīgs, vai vēlu viņam labu, pat varbūt kaut kur nepiekrītot, bet tomēr saglabājot šo labvēlīgo attieksmi. Vēl būtu labi pieminēt arī estētiku, jeb mācību par skaisto. Kā jau minēju, tas vārds, ko lieto sengrieķu valodā kalos, var nozīmēt arī skaisto un daļo. Par skaisto varam teikt, ka skaists ir tas, kas iedarās un ir saskanīgs ar to, kas ir apkārt, kas atrod savu vietu apkārtējo lietu kopsakarībā, kas atbalsojas mūsos un mudina ilgas pēc tā, kas sniedzas pāri šai pasaulē un ir visa labā avots. Te varam domāt gan par Bībeles mācību, par Dieva valstību mūsos, kas dara arī daiļas mūsu dvēseles, gan par latvisko gudrību un sadarību ar to, ko redzam dabā,
un radībā. Kā piemēram tautas dziesma saka, daļa sēta arājami, pašā kalna galiņā, visapkārt liepu koki, vidū zied ābelītes. Tātad arī šeit redzam šo latvisko izjūtu par daļo un skaisto. Un tad, ja manā dzīvē jau ir labais un skaistais, es to esmu pieredzējis, tad varu par to pateikties. Bet, ja sajūtu, ka tā pietrūkst, tad varu lūgt par labām dāvanām no gaismas tēva, kas pagodinās gan radītāju, gan arī būs par svētību cilvēkiem mums līdzās. Amen. My reflection today is mainly about goodness and the good we see both in Bible and also in Latvian culture, in our folk songs. And especially it was like reflection about words from Paul, who said, hold fast to what is good. And goodness indeed is something valuable, but also goodness is as beauty. The one word from Bible also points to that direction. Beauty as we see it, and also beauty we can see in Latvian heritage. But I also want to share with you some reflection about one quote I stumbled upon last week. It's from scholar of religion Karen Armstrong. And there is some part of this quote I agree, and also some part I want to, let's say, criticize. And the quote goes like this: religious people often prefer to be right rather than compassionate. Often they don't want to give up their egotism. They want their religion to endorse their ego, their identity. So, first of all, I would like to say that Christianity teaches to be compassionate or to be good to others. This is something that is right according to Christian teaching. If someone is not compassionate, can we really call them Christian or religious? Indeed, some religious people forget about it and just want to be right. And sometimes they preach the right things, and which turn out to be harmful to others if we forget about compassion, goodness, and mercy. But then again, it's not just the religious people who don't want to give up their egotism. Those attacking religion can also be quite egoistic or dogmatic. Their beliefs also endorse their own identity. But after all, willing to be right or good is not wrong. It is something really good. Everyone should try to be right and do the right thing. And while we are being right or good, let us not forget about compassion, about mercy, about being good and caring about people around us. Today we also read the call from the gospel to be the light in this world. And reflecting about this, I want to share with you a quote from some anonymous author who said, "This is a great challenge of our lives, to witness the injustice of this world and not allow it to consume our light.
So let us not allow the bad things we see in this world to consume the light our Creator has shown and given us. Amen. And also, I'd like to invite you to stand up and say Apostles' Creed in the language of your choice. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un tagad lūdzu apsēdīsimies, un tālāk mēs redzam tezē dziedājumu, ko mēs varam dziedāt 3 valodās, 6 reizes atkārtojot. Vispirms latviski pateicamies Tev, Jēzu, tad 2 reizes oriģinālā latīņu valodā, Confitemini Domino, un 3. reizi 2 reizes angliski, Come and fill our heart with your peace. Pateicamies Tev, Jēzu, par Tavu labestību. Pateicamies Tev, Jēzu, Alleluja. Pateicamies Tev, Jēzu, par Tavu labestību. Pateicamies Tev, Jēzu, Alleluja. Confitemini Domino, coniam bonus, Confitemini Domino, Alleluia. Confitemini Domino, coniam bonus, Confitemini Domino, Alleluia. Come and fill our hearts with your peace. You alone, O Lord, are holy. Come and fill our hearts with your peace. Alleluia. Come and fill our hearts with your peace. You alone, O Lord, are holy. Come and fill our hearts with your peace. Alleluia. Mēs arī lūgsim Dievu kopīgā draudzes lūgšanā. Kungs Dievs,
Tavā priekšā šodien nākam tavā namā, kā tava draudze, ar pateicību par tavu vadību un žēlastību, ar pateicību par visu labo, ko tu mums esi dāvājis. Kungs Dievs, izlūdzamies tava gara klātbūtne un iedvesmu. Kungs Dieva svētais gars, esi mūsu mierinātājs, vadītājs un dzīvu darītājs. Kungs, arī kad mums pietrūkst atbildes uz visiem jautājumiem, kad mums ir jānes krusts vai jāiet cauri ciešanām, esi mūsu sargs un vadītājs. Kungs Dievs, lūdzām par visiem, kas tevi meklē, dažādās tautās un dažādās ticībās. Kungs Dievs, ļauj mums iet to ceļu, ko tu mums esi parādījis. Būt par sāli šai pasaulei, par gaismu, kas parāda tālāk tavu gaismu. Kungs, lūdzam par Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu pasaulē, par arhibīskapu Laumu, par garīdzniekiem, par katru kalpotāju un brīvprātīgo, arī mūsu draudzēs šeit. Kungs Dievs, svētī mūs un vadi pie katram laba darba, ka arī mūsu darbi liecinātu par tevi. Kungs, mēs nākam tavā priekšā un lūdzam, uzklausi mūsu lūgšanas, ja tās ir pēc tava žēlīgā prāta. Kungs, lūdzam par sevi pašu, liekam sevi tavās rokās, lūdzam par mūsu ģimeni, par mūsu draugiem, par tiem, kas ir kādās ciešanās, slimībās un pārbaudījumos. Lūdzām par tām vietām, kur pasaulē ir karš un vardarbība, par tautām, kuras ir pakļautas kādu diktatoru režīmiem. Kungs Dievs, parādi savu taisnību un savu žēlastību. Īpaši ar vienu aizlūdzām par Ukraiņiem, paliekam aizlūgšanās par Latviju un latviešiem, kā arī lūdzām par Kanādu un visiem mūsu draugiem un tautiešiem šeit. Kungs Dievs, esi un paliec mūsu sargs un vadītājs. To lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dear Lord, God and our Creator and Giver of life, on a hillside in Galilee, your Son Jesus called us to be the salt of the earth and the light of the world, so that people may see our good deeds and glorify our Father in heaven. We pray, give us the strength and wisdom to become the people of the beatitudes in our daily life, so that our words may season the world with the flavor of the gospel and our lives be shining examples of Jesus, who is the true light of the world. Uncover the radiance that is within us, God, to shine the truth of your love, compassion, and mercy wherever we go. We ask this through Christ our Lord. Amen. Un es arī aicinu mūs kopā lūgt ar tēvreizes vārdiem. Let us pray Lord's Prayer. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds,
lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Es arī aicinu Pērminderu nākt uz priekšu, un mēs pateiksimies par ziedojumiem, par katru labu dāvanu, ko jūs kopā un arī mūsu draugi, kas mūs skatās pa Zoom, ir ziedojuši, lai kalpošanas darbs var svētīgi arī turpināties. Un mēs varam teikt kopā šo lūgšanu, ko redzam arī lapiņā. Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu mūsu Kungu. Āmen. Paldies. Bet mēs varam apsēsties pirms svētības vārdiem. Es gribētu aizlūgt un pieminēt, būt kopā aizlūgšanās ar mūžībā aizsauktās Aijas Ondriha tuviniekiem. Viņas mūža gājums šajā saulē ir no 1927. gada līdz šī gada 15. jūlijam. Lai viņu pavada svēto rakstu vārdi, Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Āmen. Savukārt pie ziņojumiem mēs tālāk redzam arī mūsu turpmākos dievkalpojumus. Šajā vasarā vienīgi tāds vēl īpašs dievkalpojums ir paredzēts arī saulainai 11. augustā, kad būs dievkalpojums gan šeit baznīcā, gan tiem, kam ir iespēja arī būt saulainai 11. augustā 11. arī ir paredzēts dievkalpojums. Un, protams, arī pēc šī dievkalpojuma esam aicināti nākt kopā uz sadraudzību. Bet tad izlūksimies Dievu svētību. Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen, āmen, āmen. To your care and protection, O Lord, we now commit ourselves in your goodness. Forgive us with your love, inspire us, by your Spirit guide us, and in your mercy keep us now and forever. Amen. Un es aicinu mūs apsēsties un dziedāt pēdējo dziesmu. Dieva mīlestības spēkā viss labi būs.
Ejiet un kalpojiet kungam ar prieku. Go in peace and serve the Lord. Un paldies arī Maiklam Rundānam, Beātei, mūsu perminderiem un arī Ritai Ziediņai par kalpošanu un palīdzēšanu. Paldies un ar Dieva palīgu.